Čau visiem šeit Ģirds Lauba no Pērles un sveiciens šajā video pirms tu dodies tālāk un pašķirsti uz leju, paņem ievelc vienu dziļu elpu un nedaudz pieturi. Un tad, kad tu turi, nedaudz uzsit sev pa ķermeni, pa krūtīm un izpūt. Un paņem no sāniem, paņem augšā un izsmērē pa sevi, izlaid cauri. Vēlreiz trešo paņem no augšas un izlaid sev cauri, lai aizskalojas prom vienkārši visais, lai notīrās jebkas, kas ir tur starp tevi un tevi. Un, mēs runājam, mēs jau jūtam, ja tev vajadzīgs paņem vēl kādu dziļāku elpu, pietur nedaudz, jo tajā skrējienā, kur tu šobrīd man esi ieraudzījis, ir vajadzīgs vienkārši nedaudz brīdis atelpas. Atelpas, kurā spēj sadzirdēt un ieraudzīt kaut ko, kas tev patiesi ir jāsadzird. Un šeit šodien tas stāsts ir par to, kas ir praktiķu un kas ir pasniedzēju retrīts. Es jau iepriekš izliku šo informāciju un paldies tiem dažiem, kas jau izrādīja interesi un atsaucās. Mēs jau augam un diezgan pārliecība liela, ka viss šis te notiek, jo tas ir kaut kas jauns. Arī priekš manis, bet mana sistēma, mana struktūra pēc human design tipiem un astroloģijām un vēl, kā ir, ka es sevi pārradu ik pa jaunam, un man ir svarīgi uzturēt to inovatīvo, to aizrautīgo, to nerimtīgo, to ugunīgo, to iedvesmas dzirksti, tikai tā es jūtos vienkārši dzīvs, es jūtos realizēts un es jūtos tas, tas, kam man šeit ir jābūt. Un tā pēdējos dažus gadus ir noticis skaists un intensīvs process vienkārši darbā ar tiem, kas vēlējās transformēties, kas vēlējās pieredzēt sevi dziļāk, kas vēlējās nomainīt savu kaut kādu iesikstējušo vai novecojušo domformu struktūru, kas vēlējās reenerģizēt sevi un sakārtot savā veselībā cauri visiem saviem smalkajiem ķermeņiem, cauri visiem līmeņiem. Taču tagad kaut kādā ziņā šis ir arī izspēlēts, tas joprojām turpināsies, šis skaistais scenārijs, kurā ir iespēja satikt tik daudzus no jums, kuri īstenībā vēlās atrast kaut ko vairāk un piedzīvot kaut kādu tādu, ultimate, tādu galējo izsitienu, galējo izrāvienu, jo mēs esam pieraduši visu laiku dzīvot kaut kādā savā struktūrā, un tas, ko šāds retrīts un šis formāts, ko mēs esam atklājuši pēdējo gadu laikā, šis 3-diennieks vai šis nedēļas nogalas formāts, kurā principā var pilnīgi jau nomainīt tās brilles, ar kurām tu skaties uz pasauli, tā, lai tev tavā pasaulē arī spētu notikt kaut kas jauns, dzīves, īsts, patīkams, nepatīkams, bet reāli tavējais, transformatīvais, tavējs, kas ved tuvāk tev, taviem sapņiem, tavai realizācijai. Un tad lūk, tieši tagad manī jau šis briedis kaut kādu laiku, jo es vienkārši redzu. Es redzu, ka cilvēkiem, kas iet savā izaugsmē, viņi kļūst par pasniedzējiem, viņi dabūna certifikāts, viņi iziet tādu kursu tik stundas, 200, 300, 500, 800 vai principā visu dzīvi ir vienīga certifikācija un vienīgais, kas tev spēj šo certifikāciju iedot, tu jau zini, kas tas ir. Sauc viņu par dievu, dažiem certifikāciju iedod arī vēlnišķie spēki un demoniskie spēki, bet principā tā ir tu, tas esi tu, tava dievišķā daļa, kas saprot, jā, es šeit esmu nācis kā radītājs, es varu dot, es varu dalīties, es varu rādīt, es varu ar cilvēkiem kopā šo visu veikt un šo visu atrast. Un tātad tas, ko es šobrīd atrodu vienkārši, ka ir tas brīdis doties retrītā ar visiem tiem, kas ved citus retrītā, kas ved citus praksēs, kas ved citus terapijās, kas ved citus kaut kur arī nezinu kur, esot savā nepārliecībā, esot savās kaut kādās bailēs, esot savā nedrošībā,
vai vienkārši esot iesīkstējuši kaut kādā esot sistēmiskā, akadēmiskā, kaut kādā struktūrālā vidē, neuztaustot un nejūtot to dzīves impulsu, to pašu to esenci, ka radīšana notiek ik katru brīdi un ka tava dzīve notiek katru rītu un jebkāda dziedniecība un jebkāda terapija un jebkas, kur tu palīdzi vai kur kāds palīdz tev, var notikt tikai tad, ja mēs ejam īstenībā aiz jebkādām struktūrām, jebkādiem priekšstatiem, jebkādām schēmām, pilnīgi nokļūstot katreiz tajā unikālajā, tajā vienreizīgajā situācijā ar šo cilvēku, ar šo tevi, šajā te savienībā, kad spēj notikt patiesi īstenas lietas, kad spēj notikt patiesi tas, kas ir vajadzīgs. Jo vecais laiks principā ir iet un jau aiziet, un visas šīs tradīcijas, kuras ir orientējušās, un viss šīs arī akadēmiskās struktūras, kuras orientējušās uz kaut kādu A līdz Z programmas iziešanu, kurā tu tad kļūsi derīgs, kurā tu tad kļūsi spējīgs kaut ko paveikt, kaut ko citiem vadīt, vēstīt vai būt certificēts kādā jomā, tie laiki principā šķīst ārā, un tas, kas ir no svara īstenībā, ir reāli tavajā klātbūtne. Par šito ir vērts paņemt vēl kādu elpu. Jā, tava klātbūtne. Tas, kā tu parādies pasaulē. Tava elpa, tavs sazemējums, tava enerģija. Un tas, cik enerģiju tu spēj caur sevi translēt, cik tu caur sevi spēj laist. Un tik, cik tu spēj caur sevi laist un dziedināt un atjaunot sevi, tik arī no tevis ir labums šeit apkārt. Un ja tu esi radies kā šis te pasniedzējs tikai tāpēc, ka tāds ir trends un tikai tāpēc, ka tā tagad notiek un man arī vajag, tad tur ir tieši skaistie aplauzieni, šie skaistie kritieni, šie skaistie kaut kādi izmisumi, šīs te grūtības, šīs te bedres, un viņas ir principā pat visiem, arī tiem, kuri vienkārši jūt, ka ir vajadzīgs kaut kas, un es nāku šeit priekš kaut kā lielāk, kaut kā jēdzīgāk, kaut kā varenāk šajā dzīvē, un es varu šajā dzīvē dalīties ar šo, kas es esmu. Nu, lūk, paiesim nedaudz uz atpakaļ, šeit ir dzīvā scēna un dzīvais apgaismojums. Un tas, kas ir vajadzīgs, to, ko es esmu sapratis, ka šiem te, kas vada cilvēkus, kas rāda cilvēkus, viņiem pašiem īstenībā vajag vienkārši reāli terapiju, vienkārši reāli dziedinājumu no jauna, pat tā skola, kurā es esmu pēdējos gadus un ar kurus atzimstu, un kura man ir iedevusi tādu fantastisku brīvības sajūtu šajā visā, jo beigās tas nav par skolām, tradīcijām, pieslēgumiem, egregoriem un sistēmām, ko tu nes, bet par tevi. Šis ir tas, ka ir nesēji. Mēs no sistēmām, no struktūrām, no valstīm kļūstam reāli par īstenībā šī dievišķā iemiesojuma šeit šajā individualitātē, un tas, kas ir no svara, kā tu to īstenībā iznes. Kas ir tas, kā tas caur tevi notiek vislabākajā laikā, un kas ir vajadzīgi arī ir tā, vienkārši to sauc par autentiskumu tādā modernā vārdā, bet principā tas ir dabiskais tu, tas īstenais tu, aiz jebkādas kaut kādas skaistuma uzspriešanājuma trenda vai kaut kādas dienas kārtības, bet ir vajadzīgs vienkārši īstais tu pasaulē. Un tad, kad cilvēks iet aizvien vairāk un kļūst aizvien vairāk par sevi, aiz visiem kaut kādām programmām, aiz stāstiem, aiz identifikācijām, kad viņš patiešām sastopās ar saviem dziļākajiem slāņiem, aizvien tuvāk un tuvāk vienkārši nokļūstot tam, kas mēs esam patiesībā. Tur, kur arī izbeidzās vārdi. Un tur, kur mēs esam tīra klātbūtne, tīra apziņa, tīra esība. Tur, kur klusums ir mūsu īstenais savienojums.
lietas notiek arī aiz klusuma un pirms klusuma, bet ja tev pašam nav šī saikne ar šo tā sākotnējo esību sevī, tad ko gan tu vari domāt vispār par došanu kādam tur pasaulē. Nu, lūk, un tātad šis ir šī laikmeta kaut kāda situācija, ka mēs esam tik daudz īstenībā, tie, kas kaut ko māk, tie, kam ir ekspertīze kādā jomā, kam ir meistarība kaut kādā jomā, bet reāli mēs kļūstam neinteresanti īstenībā pasaulē, mēs kļūstam nevajadzīgi, jo mēs atražojam, un mēs esam aizmirsuši, kā būt patiesi savā šajā te īstenajā, savā šajā autentiskajā, dabiskajā, patiesajā savienībā, kurā rodas īstenībā kaut kas radošs. Katrs no mums nes šo te radošo stāstu šajā dzīvē, šajā te versijā, ar to ļaujot un iedvesmojot īstenībā citiem atrast šos te viņa radošos stāstus un īstenībā nevis ieliekot savu sistēmu, savu pārliecību, savu patiesību citos, bet īstenībā ļaujot viņiem atrast viņējo. Katrā no mums šeit ir visskaistākais stāsts īstenībā. Un līdz ar to šī tradicionālā dziedniecība vai terapija ir gan arī vai sevi izsmēlusi, jo mums vairs nav vajadzīga šī te atražošana, šī te atražotās, skaistās, standartizētās, frazioloģiskās, jebkāda šīs te patiesības ir vajadzīga katram savējā, īstenā, patiesā. Un tāpēc notiek šis te retrīts, kas būs kā satikšanās un arī kā ievads kaut kam arī lielākam, kas notiks visa nākamajā gadā garumā. Tā būs satikšanās pirmkārt katram ar sevi, un pēc tam jau satikšanās vienam ar otru. Tā būs savas prakses pārskatīšana. Tu vari nebūt arī kaut kāds terapeits vai dziednieks vai masieris vai joks vai skriešanas entuziasts, jebkas. Tu vari būt arī mūziķis, tu vari būt arī brīnums, tu vari arī būt kaut kāds kurpju deju pavēlnieks, tu vari būt gleznotājs uz sienām, tu vari būt jebkas, kur īstenībā tu izpaudi šo te savu dziļāko deksmi, šo te dzirksti, kas tevī ir iešķilta tam dēļ, kam tu īstenībā šeit esi, dēļ šīs te dzirkstas, vai ne? Un šeit satiekoties un dabiski ejot, lai mēs atbrīvotu viens otrā, lai mēs atbrīvotu šajā grupas procesā, katrs sevi un arī saiknē ar mūsu augstāko būtību, ar mūsu augstāko es, kur mēs spējam nokļūt tikai, kad mēs esam iztīrījuši savus pagrabus un savus zemākos es un savu iekšējo bērnu un savu dzimtu un arī visu cilvēces dižinākās traumas un dižinākos gļukus, tad mēs aizvien augstāk un atkal ceļamies un savienojamies ar mūsu šo te gaismas būtību, gaismas iedabu, jo balons spēj pacelties tikai tad, kad mēs tos balastus palaižam, vai ne? Taču mūsu pieredze veidojās visā šajā skaistajā atvērumā, kas ir dzīve, kur ir šīs te lejas, kur ir augšas un kurā mēs spējam būt pavadoņi arī citiem, kas cirkulē starp augšām un lejām un kaut kur kādā brīdī arī iesprūst. Nu, lūk, un jā, par šo vēl specifiskāk es pastāstīšu vēl kādā video, taču tu jau sajūti šeit, ka tas būs pa īstam. Un mūsu lielākās un efektīvākās un dziļākās prakses šajā visā būs pirmkārt apzināta klātbūtne un mīlestības telpa. Šeit mēs varam pierakstīt arī entās tradīcijas, kas ir atbilstīgas tam, lai mēs spētu iemiesot šo te īstenībā esenciālo pamatu, šo te būtisko vispār elementu. No tā izejot būs vadīta meditācija un dažādas apziņas tehnoloģijas un vadība kopā ar Aleksu Zlatopoļski.
pēc tam būs elpas ceļojumi, dziļās elpas prakses, kur mēs vienkārši tīram sevi līdz tam mirklim, kad spējam nokļūt tajā skaistajā debesu kalvē, tajā uguns kalvē, kur patiešām spēj rasties kaut kas jauns, vienkārši dziļās prakses, atzimšanas elpas prakses, holotropiskās prakses un darbs tieši pāros un vienam ar otru arī spējot vienam otru vadīt šiem procesiem cauri. Ko mums šeit ierosmi vadīs un dos Ģirtslaube. Un tad mums būs arī Ilze Ulmen no Dvēseles elpas, kur mums palīdzēs pieskarties un izjust, kas ir lauks, kā strādā šī kolektīvā inteliģence un kā caur lauka spoguli, kā caur lauka šo atgriezenisko saiti īstenībā skatīties jebkādu savu problēmu situāciju, jebkādu savu uzkāršanos, jebkādu savu situāciju dzīvē. Tātad šis sistēmiskie izkārtojumi arī holdamika kā prakse, caur kuru mēs spējam savas kaut kādas iekšējās lietas vienkārši atrisināt. Un papildus tam arī balss spēja izpausties, spēja darboties radoši. Šeit mums ir rasa, lauber, dziesma, balsa, skaņu, vārdu, kaut kas no ģietarino vārdu un viens unikāls personāžs Rikfets, mūsu viens jauns draugs no pēdējā gada retrītiem, ar kur ir atklāts daudz jaunas un skaistas lietas kopā. Viņš mums padalīsies ar principā smadzeņu neirotīklu pārakstošām, ritmiskām, aritmiskām kustību, sinhronām, asinhronām, uzdevumu virtenēm un vingrinājumiem un dzīvā džema, kas īstenībā mums ļauj ieiet pilnībā tādā rotaļības un radošumā stāvoklī, kas ir pamatā īstenībā, kas ir pamatā jebkādai tavai radošajai izpausmei, jebkādam tavam projektam, jebkādam tavam produktam, jebkādam tavam īstenībā sev. Un kas vēl? Vēl būs kaut kas pārsteidzošs un kaut kas nezināms, vēl būs visādi rituāli, vēl būs peldes, vēl būs iespējams pirts un vēl būs šantī ar vegāno virtuvi, viens fantastisks pavārs, ar kur arī bija iespēja satikties pirms pāris gadiem vienā no mūsu Flow Zone retrītiem. Vienkārši radošums, baudījums un pilnīga veltīšanās gastronomiskajai mākslai un tam, kāda pieredze īstenībā mums var rasties šajā te ēšanas, barības uzņemšanas maltītes procesā, ko mēs arī pieredzēsim vienkārši kā tādu apzinātības meistarklasi, kā baudījumu un vienkārši tādu svētā sakramenta meistarklasi, kā būt kontaktā ar dzīvo enerģiju, kur mēs uzņemam, lai pēc tam radītu kaut ko fantastisku. Ja tagad tu zini un jūti, ka vienkārši tev tur jābūt un ka ir laiks kaut ko izkustināt, laiks kaut ko palaist vai laiks iekāpt savā jaunajā spēkā un jaunajā paragrāfā savā dzīvē 18 un 18, tad dod ziņu jau tagad. Kopš šī laika es došu arī vairāk visādi info publiskajā pasaulē par šo visu, jo būs skaisti, ka mēs sastapsimies un sanāksim kopā tur tāds pulciņš ar radošiem, spējīgiem, jaudīgiem, vienkārši gariem, caur kuriem mēs pieredzēsim to, kas mums katram jāpieredz priekā, iedvesmā, jaudā. Ja tev šis ir jādara, vienkārši zvani, raksti, sarunāsim, izrunāsim visas detaļas. Tiekamies!